Labrīt, labrīt, sveiciens atkal. Šoreiz ārpus mājām, ārpus biroja, ārpus visu cilvēku uzbūvētā. Un šodien atrodos Atēnu centrālajā parkā, kas agrāk bija Karaliskais dārzs, šobrīd tas ir Nacionālais dārzs, vislielākais parks Atēnās. Un tam ir sava liela vēsture, savulaik, kad tas tika veidots 19. gadsimta vidū, tas bija karalienes Amālijas privātais projekts, jo ko gan lai darītu karaliene, ja ne taisītu savu projektu, kas iekļautu sevī visas pasaules augu iestādīšanu Atēnu pašā centrā blakus karaliskajam namam. Bet šodien es gribu stāstīt par citu lietu, kas man bija ļoti interesanti. Vakar notika vairākas reizes novēroju, un tiešām bija jāsmēja, kā tas ir, kas notiek ar cilvēka prātu. Tātad situācija atkārtojās vairākas reizes vakar. Es stāstīju par lietām, kas ir, būtībā bija tā, ir kaut kāds objekts, kur visi grib pēkšņi nokļūt. Jo es tur biju un kaut ko ļoti labi atradu, un tagad visi pārējie arī grib tur aiziet un to pašu atrast. Un es stāstu, un tu tur iesi pa to ielu, un tad būs pa labi. Tas būs tas objekts pa labi, jo tur ir vairāki līdzīgi objekti tajā dienā, un jāatrod tas objekts. Un stāstu vienam, viņš saka, jā, labi, tad tas būs pa labi. Un es skatos, un es saprotu, ka viņš man rāda pa kreisi, ka viņš ies un skatīsies pa kreisi, jo to viņš atcerēsies, ot šito. Un es saku, nē. Un tā vairākas reizes ar dažādiem cilvēkiem man notika. Un jāsmējas un jādomā, kas nu tas, kas tā pa lietu. Jo patiesībā Latvijā dzīvojot šādu es nebiju ievērojusi, bet Grieķijā gan bieži. Un es domāju, varbūt tā ir kaut kāda vietējā klikšķis, klikšķis vietējais. Bet jebkurā gadījumā tas viss man saistās ar sapratni par apzinātību, sekot sev un citiem līdzi, arī komunikācijā, lai komunikācija ir apzināta un kontekstā. Tā nevien būt apzināts par to, ko tu domā, par to, ko tu jūti ķermeniski, arī par savām emocijām, jo es esmu minējis par emociju apli, piemēram, ka tas ir tikai viens mazs elements, kā mācīties apzinātību. Un tas ir tikai attiecībā uz emocijām, bet tur attiecīgi tad tur vēl tālāk šķetināt un domāt, ko tu tajā brīdī sajūti ķermeniski, ko tu tajā brīdī domāji un kāpēc tas tā bija. Un pakāpeniski šo praktizējot, tas kļūst par ieradumu, un būtībā ar to arī tu samazini to savu biorobota daļu sevī, un tu kļūsti vienkārši normāls, apzināts cilvēks, kas saprot, kur viņš atrodas, viņš saprot, ko viņš dara, ko jūt. Un tas nav tikai tā, jā, es zinu visu. Nu, nē, diemžēl es taču arī, es nevienu negribu apvainot, jo es mūžu lielāko daļu tā nodzīvoju. Kā es taču visu zinu, es taču visu, vai ne? Man pieder pasauli jau no cik tur 10 gadu vecuma, visu zinu, viss baigais eksperts visos jautājumos. Tas nekas, ka neko nav ne pētījis, ne uzzinājis, tikai iedomājās, un tad tas taču pareizi. Nu, nevelti ir zinātnieki, kas pēta lietas un veic eksperimentus un saprot, kā lietas ir savienotas un kā viņas darbojas. Jauka diena.